Sveicināti, dārgie skatītāji! Esam ēterā ar Top Latgale. Es Daniela Zalbe, un šodien mēs apspriedīsim aktuālākās tēmas ne tikai Daugavpilī, bet arī Latvijā. Sagaidot galvenos pavasara saulgriežas lieldienas, šos svētkus mēs bieži saistam ar gaismu, līdzjūtību un dāsnumu. Bet ko nozīmē palīdzēt otram? Kā rodas vēlme to darīt bez atlīdzības? Par to šodien mēs runāsim ar cilvēku, kurš ikdienā iesaistās brīvprātīgajā darbā, multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvas centra kvartāls jaunatnes darbiniece Lovisa Kerbini. Labvakar! Labvakar! Bet pēc tradīcijas mēs sāksim ar jaunumiem. Daugavpils privātā sektora iedzīvotājiem atlikušas 2 dienas, lai sakoptu savus dārzus un saliktu visu zaļo masu speciāli tam paredzētajos konteineros. Tie uzstādīti dažādās pilsētas vietās tradicionālās akcijas savāc zaļo masu ietveros. Šo akciju organizators ir Daugavpils komunālā saimniecība. Šogad tradīcija turpinās, akcija ilgs līdz 18. aprīlim, ieskaitot. Starp citu, šogad tika palielināts konteineru uzstādīšanas vietu skaits, ierastajām 10 vietām tika pievienotas vēl 2 vietas, kā arī mainīta viena konteineru atrašanās vieta Grīvas rajonā. Kopumā konteineri zaļās masas savākšanai ir uzstādīti Rūgeļos, Mežciemā, Jaunbūvē, Jaunajos Stropos, Nīderkunos, Judovkā, Grīvā, Vecajā Forštatē un Paguļankā. Konteineros drīkst mest tikai bioloģiski noārdāmos atkritumus, koku lapas, nopļautu vai sausu zāli, koku un krūmu zarus. Valsts asinsdonoru centrs pirms svētku brīvdienām atkal aicina visus daugavpiliešus ziedot savas asinis. Ir nepieciešama jebkuras grupas asins, īpaši ar negatīvu rēzus faktoru. Asinis ir iespējams nodot Daugavpils reģionālās slimnīcas asins sagatavošanas nodaļā centrālajā poliklīnikā Viestura ielā 5 no pirmdienas līdz ceturtdienai no 8:00 līdz 16:00. Bet pirms doties uz asinsdonoru centru ir nepieciešams pieteikties. To ir iespējams izdarīt zvanot uz telefona numuru 654 05 323. Par asinsdonoru var kļūt, ja esat vecumā no 18 līdz 65 gadiem, un jūsu svars ir vismaz 50 kg. Kā arī dienu pirms asins nodošanas alkoholu lietot ir aizliegts. Pašsajūtai ir jābūt labai. Asinis var nodot, ja pēc pēdējās ziedošanas reizes ir pagājis vīriešiem ne mazāk par 2 mēnešiem un sievietēm ne mazāk kā 3 mēneši. Pilsētas komunālās saimniecības sāka savus darbus publisko atpūtas vietu labē kārtošanā. Viena no tām vietām atrodas Kīmijas mikrorajonā Parahovkas ūdenstilpnes teritorijās. Komunālās saimniecības pārvaldes speciālisti atzīmē, ka darbi tiks veikti tikai no pludmales puses un pie tās piederošajā bērnu laukumā. Pārējā piekrastes daļa paliks neaiztikta. Šāda veida lēmums tika pieņemts sakarā ar to, ka pretējā krasta pusē līgzdojas gulbji un citi ūdenī peldošie putni, kuri šo ūdenstilpni izvēlās savu pēcnācēju audzināšanā. Šīs labiekārtošanas ietveros tiek plānots atsveidzināt krasta līniju, uzbarot svaigas smiltis. Atzīmēsim, atveroties peldēšanas sezonai, komunālā saimniecība kopā ar Zinātniski pētnieciskā institūta BIOR pārstāvjiem regulāri veic ūdens pārbaudi pilsētas ūdenstilpnēs, kuras skaitās kā oficiālas peldēšanas vietas. Pēdējo analīžu rezultāti liecina, ka ūdens kvalitāte Parahovkas ūdenstilpnē atbilst sanitārā un epidemioloģiskā centra uzraudzības prasībām. 2025. gada spīdveja sezona nu pat jau ir sākusies, un pilsētas ielās jau ir dzirdamas motoru skaņas. Daugavpilī tika aizvadīts pirmais Polijas Nacionālās spīdveja līgas mačs, kur tikās mūsu vietējā komanda Lokomotīve un Pilas komanda Polonija. Laika apstākļi bija ļoti sarežģīti, un mēs nevarējām pilnvērtīgi novest treniņus uz sezonas sākumu uz pirmām sacensībām. Un bija ļoti lielas bažas par to, kāds būs gan treks, gan arī mūsu sportistu braucēju stāvoklis. Tādā ziņā fiziskais, morālais, arī tehnikas stāvoklis. Sacensībos parādīja, ka puiši gan morāli, gan fiziski, varbūt fiziski mazāk, bet ir kur strādāt, piestrādāt. Ir gatavi, tehnika ir gan laba stāvoklī, arī legionāri parādījās sevi no labākās puses. Vēl sestdienās rītā šīs treks bija gan sliktā stāvoklī, un pateicoties dabas apstākļiem viņš izžuva, un uz svētdienu mēs varējām labi novadīt startus. Kopumā sacensības pirmās ir
teicamus. Redzējām, kad uz beigām puiši bija saguruši, arī kritumi devos par sevi zināt. Bet rezultāts bija labs, bet protokolā mēs redzam citu rezultātu. Un tas, protams, ir apbēdinājis gan visu komandu, gan arī līdzjutējus. Taču neskatoties uz to, ka gala rezultāts bija 47-42 Lokomotīvas labā, pusstundu pēc mača beigām tika zināms, ka nu pat uzvarētais mačs tika zaudēts. Ir reglaments, Pūļu līgas reglaments, kad motocikliem ir jāatrodās boksos līdz sacensību tiesnesis atļauj viņus pārvietot uz mašīnām vai uz garāžām. Viens no jaunajiem mehānikiem paņēma motociklu un bez atļaujas ielika viņu mašīnā, par ko pretinieku komanda, protams, uzreiz norēģēja un braucēja punktus mums arī noņēma nost, kas arī mums novada līdz tam, ka protokolā mēs bijām zaudētāji, kaut vai faktiski mēs uzvarējām sacensības. Plāni uz tikko sākušos sezonu ir grandiosi, taču pilnīgi reāli. Mēs gribam sevi redzēt finālā, un daudzi arī no līdzjutējiem saka, ka nav jēgas tam finālam, jo Lokomotīva, kā Latvijas komanda Pūļu līgā, nevar startēt augstākajās līgās. Mums ir vienošanās ar PSG, ar Polijas moto līgu par to, kas mums ir jāizdara mājas darbi, lai mēs varētu tālāk virzīties arī līgas augšā. Pēc mēs sevi redzam tikai finālā. Neskatoties uz bēdīgām beigām, pēc sezonas pirmā starta sociālajos tīklos sāka izplatīties informācija par to, ka skatītāji tribīnēs nav apmierināti ar to, ka sēdvietas nav tīras un lietojamas. Taču kluba vadība ātri uz to noreaģēja. Pēc sacensībām pacēlās jautājums par sēdekļu krēslu stāvokli mūsu stadionā Lokomotīva. Mēs turpinam tīrīt, mazgāt un apdedzināt šos krēslus. Krēsli nav jauni, viņiem ir tikpat daudz, cik stadionam, lielam, cik tribīnēm ir gadi. Ja? Un viņi ir morāli gan fiziski arī noguruši, tāpēc vienīgā iespēja mums viņus nomazgāt, iztīrīt. Mēs to darām ar kačeru. Šonadēļ šie darbi būs pabeigti. Atjaunosies, nomazgāsies gan krēsli, gan arī viss, kas ir apakšā, visi putekļi, bet mūsu līdzjutēji zina, kas ir speedways, kad speedways ir kopā ar putekļiem. Nākošais mājas starts norisināsies 27. aprīlī, kur Lokomotīva tiksies ar Gņezno. Lovisa, tu jau sen esi iesaistīta kā brīvprātīgā darbiniece, un tevi var redzēt vairākos pasākumos gan Daugavpilī, gan arī Latgalē kopumā. Un tu pat esi vinējusi gada brīvprātīgā balvu 2023. gadā, ja es nešaubos. Jā. Un pastāsti, kā tu izlēmi kļūt par brīvprātīgo, un no kurienes radās šī vēlme palīdzēt? Īstenībā brīvprātīgais darbs pats mani kaut kā atrada. Un mani paaicināja biedrība Cita Daugavpils uz savu vienu pasākumu, kas notika 2023. gada sākumā, janvāra beigās. Un bija uzaicinājums, es piekritu, izdomāju, ka varētu izmēģināt kaut ko jaunu, paskatīties, kas tur labs notiek, ko dara biedrība, un tā es iesaistījos. Un tā arī paliku. Tava brīvprātīgā darba sākās tieši ar biedrību Cita Daugavpils, pareizi? Jā, tieši tā. Un daudzi jaunieši mūsdienās skrien tā kā pēc naudas un grib braukt uz ārzemēm, lai vairāk nopelnītu. Bet tā kā tu paliki tepat dzimtajā valstī un tu iesaisties šajā darbā. Un, tā kā, kuri tieši bija tie pirmie pasākumi, kuros tu iesaistījies kā brīvprātīgais un kas tevi aizsķēra, ar ko tu vispār iesāki šajā jomā? Jā, brīvprātīgais darbs man vispār aizķēra ar iespēju izmēģināt dažādas lietas, ko es varētu darīt varbūt dzīvē, un lai saprastu gan savas stiprās puses, gan varbūt saprastu tās puses, kas man ir jāstiprina. Tad brīvprātīgais darbs vispār kā tāds ir laba platforma, kā izmēģināt vispār kādas, prasmes un vispār iespējas un līdzdarboties kaut kur. Jā, kas bija tāds pirmais pasākums, bija tas Citas Daugavpils pasākums, kur man īstenībā bija diezgan viegls darbiņš, bet tāds ļoti arī nozīmīgs un atbildīgs. Man vajadzēja sagaidīt viesus un pēc tam arī pierakstīt galvenās atziņas no pasākuma. Un pēc tam es iesaistījos arī vienā projektā ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā, ko organizē arī
tobrīd vēl Eiropas parlamenta deputāte Dace Melbārde. Un tā projekta laikā es sapazinos ar tieši Līvānu multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra kvartāls vadītāju un arī ar otru darbinieci. Un tā es sāku braukāt arī uz jauniešu pasākumiem. Tur Līvānos veicu brīvprātīgo darbu, palīdzēju organizēt, iekārtot telpas. Un tā kaut kā mani aizķēra. Bet tā kā mēs visi sākam no mazām lietām un maziem darbiem, kas turpmāk mūs noved pie kaut kā liela, un kā es zinu, tu šobrīd esi arī Līvānu centra kvartāls jaunatnes darbiniece. Un kurš bija tas moments, kad tu saprati, ka tu pietiekami daudz esi palīdzējusi citiem, un tā kā tu gribi arī turpmāk to darīt? Jā, īstenībā man tā ir sanācis, ka abas manas brīvprātīgās darbošanās ir novedušas pie kaut kā lielāka. Un, jā, tieši kvartālā es sāku strādāt. Un tas arī sanāca īstenībā tā nejauši. Es vienkārši biju atvērta visām iespējām, kas nāk manā virzienā. Un, jā, pēc brīvprātīgā darba vairākos pasākumos, es to 2023. gadu var teikt, diezgan regulāri braucu uz Līvāniem. Man patika tur darboties, man patika jaunieši, kas tur ir, jauniešu centra darbinieces. Un tad atvērās vakance un es vienkārši pieteicos. Un, tā arī sanāca, ka mani paņēma darbā un tad jau viss tālāk. No brīvprātīgā darba līdz patstāvīgam. Jā. Bet, kādus materiālus vai drīzāk kādus nemateriālus labumus tu ieguvi no darba, jo tu arī minēji, ka tu vari iegūt vairākas prasmes vienkārši darot brīvprātīgu darbu, jo no tevis neviens neko neprasa. Jā, īstenībā, kā jau minēju, tā ir laba iespēja izmēģināt dažādas lietas un saprast, tev patīk vai nepatīk. Un tev par to īstenībā nav nekāda liela atbildība. Tu neesi ieguldījis ļoti lielu laika resursu, piemēram, koordinēt kādus sociālos tīklus vai izmēģināt, kā ir vadīt kādu pasākumu. Tu to izdari dažās stundās, nevis mācoties cik gadus augstskolā, un pēc tam saproti, ka tev nepatīk. Bet tad tā ļoti īsā laikā var arī ātri izmēģināt un saprast, kas tev patīk, kas nepatīk. Noteikti kā liels bonus nāk iepazītie cilvēki, jo veicot brīvprātīgo darbu, tu tā vai tā saskaries ar ļoti daudziem cilvēkiem. Gan organizatoriem, gan pasākumu apmeklētājiem, gan visi, kas vien tur atrodas. Un tā tu iegūsti kontaktus. Noteikti arī kādu pārliecību, laika plānošanas prasmes, jo tomēr tu to dari brīvprātīgi un paralēli tu vai nu mācies, vai strādā, vai vēl kaut ko dari, un tad tā laika plānošana ir diezgan svarīga, lai atlicinātu tās stundas, ko veltīt tam brīvprātīgajam darbam. Un, protams, liela nozīme ir arī gandarījumam, kad tu paveic kādu darbu, un, ja to izdari vēl arī ļoti labi un tevi kāds novērtē, tad jā, tā gandarījuma sajūta, ko saņem. Bet, ja Daugavpilī ir jaunieši, kuri grib iesaistīties brīvprātīgā darbā, kur viņiem meklēt, pie kā vērsties, lai atrastu to brīvprātīgo darbu? Jā, īstenībā, jebkurā pilsētā, arī ne tikai Daugavpilī, to brīvprātīgo darbu var atrast visdrīzāk pie jaunatnes darbiniekiem vai darba ar jaunatni veicējiem. Arī Daugavpilī tādi ir, un pie viņiem var meklēt. Bet bieži vien ir arī kādi uzsaukumi specifiski kādam pasākumam, kad meklē brīvprātīgos. Un, jā, pārsvarā par viņiem ļoti labi parūpējas. Vismaz nodrošina kādas pusdienas vai kaut ko tādu. Un tad tā var to pieredzi iegūt. Jā, liels paldies. Mēs atgriezīsimies burtiski pēc pāris sekundēm. Turpinam runāt par tavu karjeru un kā no brīvprātīgā tu kļuvi par darbinieku gan biedrībā Cita Daugavpils, gan arī Līvānos jaunatnes kvartālā. Un tad biedrība Cita Daugavpils, tas ir tās sastāvdaļa. Un savu ceļu tu sāki no brīvprātīgās, un šobrīd tu kļuvi par valdes locekli. Un pastāsti, ar ko nodarbojas pati biedrība? Jā, biedrība Cita Daugavpils īstenībā ir radusies kopš tika rakstīts pieteikums Eiropas kultūras galvaspilsētai. Daugavpils palika 2. vietā, uzvarēja Liepāja. Visu veiksmi viņiem 2027. gadā. Bet tie visi pieteikuma rakstītāji saprata, ka nevar tā
atstāt visu izdarīto darbu malā un nolēma dibināt biedrību. Un tad tās idejas turpina realizēt, īstenot, kā nu sanāk. Un jāaicina savā pulkā vēl arī jaunus dalībniekus, gan brīvprātīgos, gan biedrus, gan atbalstītājus, sadarbības partnerus. Un jā, tās lietas notiek. Kādi šobrīd stāv mērķi Citai Daugavpilī? Jā, šobrīd esam uzrakstījuši projektu specifiski jauniešiem ar nosaukumu Jauniešu balss reģiona noturībai. Un vispār tā Citas Daugavpils darbošanās ir par cilvēku iesaisti, par cilvēku līdzdarbošanos, par pilsonisko un aktīvu sabiedrību. Un tā nu mēs caur apkaimēm sākotnēji mēģinam iekustināt cilvēkus, piedalīties, veidot savu vidi pašiem, nevis gaidīt, ka kāds izdara viņu vietā, bet pašiem līdzdarboties un veidot tās pārmaiņas. Un tā nu mēs pamazām darbojamies. Ir kādi projektiņi, ir dažādas aktivitātes, bieži vien mūs aicina kaut kur arī. Iesaistamies arī lielākās organizācijās, kā piemēram Lapas vai Latvijas Pilsoniskajā aliansē. Un tā kaut kā sadarbojoties ar citām organizācijām, veidojam to vidi paši. Un kādā mērogā jūs īstenojat tos projektus? Nu, šobrīd mēs vairāk darbojamies tieši Daugavpilī, nedaudz izējam reģionā. Ar šobrīd esošo projektu iziesim Latgalē, nu tā plašāk. Bet līdzdarbojamies arī kaut kādos jautājumos, kas skar gan visu Latviju, dažreiz arī izkāpj ārpus Latvijas, bet pagaidām cenšamies tepat uz vietas, lai Daugavpilī ir labi. Pastāsti par projektiem, kuri bija ārzemēs. Īstenībā arī Cita Daugavpils ir tāda ļoti laba platforma, ar kuru izmēģināt dažādas lietas. Un tās ārzemju pieredzes nav tādas tieši Citas Daugavpils, bet tā kā Cita Daugavpils ir iesaistījusies arī citās organizācijās, tad arī šobrīd es piedalos Lapas globālā tīkla globālās izglītības tīklā un tad starptautiskās mācībās. Un, ir sanācis pabūt gan ārzemēs, gūt pieredzi tur, gan arī vēl priekšā būs ārzemes. Un tad kaut kā tā. Kādi, tavuprāt, ir galvenie sasniegumi ar biedrību Cita Daugavpils? Nu, es teiktu, ka tas atkal viss ir cilvēkos. Tie satiktie cilvēki, kas pievienojas, kas vēlas kādas pārmaiņas un vēlas darboties. Un, nevis sēž malā un vēro, bet tomēr atnāk vai piedalās pasākumos vismaz, vai arī paši iesaistās pasākumu organizēšanā. Un es teiktu, ka tie cilvēki, man šķiet, mēs šobrīd esam ap 40. Un tad, kurš vairāk iesaistās, kurš mazāk, bet tā mēs esam tāda kopiena, kur mēs varam apmainīties ar viedokļiem, apspriest kādas situācijas, kas notiek tepat Daugavpilī vai arī skar arī visu Latviju. Un tad, tas ir tāds lielākais sasniegums, es domāju. Bet protams, katrs uzrakstītais projektiņš, katrs īstenotais projekts vai aktivitāte, tā jau ir tāda uzvara, kas veido mūsu to kopienu. Kā tu pati kļuvi par daļu no Cita Daugavpils? Jā, sākotnēji es iesaistījos kā brīvprātīgā, tad gandrīz 2 gadus es darbojos kā brīvprātīgā, iesaistoties gan pasākumos, gan dažreiz padaloties ar viedokli. Pārstāvot Citu Daugavpilī kādos citos pasākumos, gan reģionā, gan Latvijā. Un, tad mēs uzrakstījām to projektu. Un es izdomāju, jāiet biedros, cik tad es tur tajos brīvprātīgajos sēdēšu. Un tā sanāca, ka mani uzreiz ievēlēja arī valdē. Un tad, nedaudz lielāka atbildība, tāds pagodinājums, un tāds ir tas mans ceļš. Bet vai jebkurš no Daugavpils jauniešiem var kļūt par daļu no Cita Daugavpils? Tā kā iesaistīties kā brīvprātīgais darbā? Jā, noteikti. Drīkst iesaistīties gan kā brīvprātīgais, gan arī kā biedrs. Un, ja izrāda iniciatīvu un ir liela vēlme, tad noteikti var nokļūt arī valdē vai arī uzrakstīt kādu projektu un to īstenot, vai arī iekustināt savu apkaimi kaut vai tikai no savas puses iesaistoties. Un, Pieņemsim, ka šobrīd sēž kāds aiz televizora ekrāniem un domā par to, kā jūs atrast, tad kur meklēt informāciju? Jā, noteikti visaktīvāk varēs atrast mūsu sociālajos tīklos, gan Instagramā, gan Facebookā.
Tur mēs dalāmies gan ar aktuālāko informāciju, gan ar atskatu uz to, kas jau noticis. Un tad tur sazinoties droši, bet ja ne, tad var uzrakstīt arī uz e-pastu info@citaDaugavpils.lv un tad pieteikties un darboties. Vai arī no sākuma apmeklēt kādu pasākumu, iepazīties ar cilvēkiem un, ja tiešām patīk un rezonē, tad noteikti nākt pulkā. Es zinu arī par tavu iesaistību akcijā ar dakteri Klaunu, bet par to mēs turpināsim runāt burtiski pēc pāris sekundēm. Pavisam nesen, 1. aprīlī, Latvijā tika svinēta sarkano degunu diena, un tā ir diena par godu dakterim Klaunam. Un šī kustība Latvijā ir populāra jau vairāk nekā 10 gadi. Un dakteris Klauns ir cilvēks, kurš apvieno savas medicīnas zināšanas un klaunādes un teātra mākslu, lai palīdzētu pacientiem, it īpaši maziem bērniem, slimnīcās, ārstniecības iestādēs, lai viņiem emocionāli kļūtu vieglāk. Un, cik es zinu, tu šobrīd esi apmācības ceļā. Un, pastāsti, kāpēc un kā tu izlēmi iesaistīties sarkano degunu akcijā un kļūt par dakteri Klaunu. Kā tu nonāci līdz šim? Jā, tad, kad es jau sāku strādāt kvartālā, tad kādu laiku pastrādājot, es sapratu, ka ir ļoti forši. Es turpinu darīt visu to, principā, kā darīju kā brīvprātīgais. Un ir tā pievienotā vērtība, un viss ir forši, bet es sapratu, ka man it kā ir nedaudz laika, un es gribu tomēr turpināt arī to brīvprātīgā ceļu. Un tad es domāju par to, kur iesaistīties. Un tad tajā vasarā es apsvēru domu gan par probācijas dienesta līdzgaitniecību, ka tu arī jauniešiem palīdzi, kur ir izkļuvuši no ieslodzījuma vietām, atkal integrēties sabiedrībā vai palīdzēt vienkārši būt pilntiesīgākiem sabiedrības locekļiem. Un tad es domāju arī par varbūt brīvprātīgo darbu ieslodzījuma vietās tieši, vai arī par dakteriem Klauniem. Es agrāk jau biju sekojusi līdzi, skatījos, kas un kā tur notiek. Man ļoti patika tā ideja. Un kā reiz tieši pagājušajā vasarā bija arī uzsaukums dalībniekiem. Un visvairāk īpaši meklēja reģionu dalībniekus. Un tā, es pēdējā brīdī tomēr nolēmu, labi, jāmēģina. Nepaņems, bet ja paņems, tad jau skatīsies domās un tad jau būs kā būs. Un jā, man uzrunāja tā iespēja palīdzēt, būt noderīgai arī tajā slimnīcas vidē un it īpaši bērniem, jauniešiem. Tā es tur arī nokļuvu. Jā, bet tu izvēlējies starp dakteri Klaunu un starp probācijas iestādēm. Un kādā veidā tava izvēle tomēr nogāja uz to, lai kļūtu par dakteri Klaunu? Jā, kā es saku, man laikam nav kur likt savu empātiju. Bet tā vienkārši sanāca. Tie dakteri Klauni tieši laikā pagadījās pa ceļam tas pieteikums, un tad es redzēju, ka bija arī Facebookā nošērojuši cilvēki, man pazīstami, un tad es domāju, jāmēģina, nav tā anketa tik gara. Es aizpildīju, iesniedzu, un jā, man patīk aktiermeistarība, un man patīk improvizācija, un tad tas viss tā ļoti labi saliekas kopā tajā vienā darbībā. Bet kā vispār notiek apmācības? Vai tev ir jābūt kaut kādām priekšzināšanām, vai tevi tur apmāca visam, kas ir nepieciešams? Es teiktu, ka visu var iemācīties, bet bija arī tāds atlases ceļš, diezgan garš, jo no sākuma tu aizpildi anketu, pēc tam tevi uzaicina uz interviju. Bija diezgan daudz pieteikumu, un mūsu tās intervijas bija attēlināti. Un, jā, pēc intervijām tevi aicina uz 2 dienām klātienes tādu atlasi. Vienā dienā pārbauda radošumu, kur skatās, kā tu spēj improvizēt, pielāgoties apstākļiem. Īsnībā tas nav nekas tāds abstrakts, mēs spēlējam spēles un vienkārši bijām mēs paši. Un tad tā otrā diena, kā 4. atlases kārta, ir psiholoģiskā atlase. Arī tur nekas tik abstrakts nebija. Arī spēlējam spēles, skatījās, cik ātri mēs rēģējam, kā spējam sadarboties komandā, pāros un aptuveni tā. Un tad kopš oktobra notiek mācības visu šo laiku, reizi 2 nedēļās, protams, ar kādiem pārtraukumiem, kad ir svētki vai kādi citi apstākļi, bet tā mēs mācāmies, arī spēlēt dažādas spēles, mācoties partnerību,
mācoties sadarbību, atklājot gan dažādas kustības paši priekš sevis, gan skaņas. Un tad tādai fantāzijas ceļam ejam cauri un izmēģinām visu, kas noderēs pēc tam slimnīcā. Kas vispār notiek apmācībās? Ko jums māca? Ko mums māca? Jā, mums māca ļoti sadarboties, un īstenībā lielākā lieta, ko mums māca, ir sastapties pašiem ar savām emocijām. Jo tu nevarēsi palīdzēt citam, līdz tu nebūsi saskāries pats ar savām emocijām. Un, tas ir tāds mainošs process. Mēs visi, kas tur mācāmies, esam izgājuši tādam diezgan grūtam dažreiz arī ceļam cauri, bet ļoti vērtīgam arī pašiem priekš sevis. Vai tev jau bija kaut kāda pieredze, kur tu varēji pielietot savas zināšanas? Man īstenībā tā klaunu pieredze ļoti noder darbā ar jauniešiem, jo tas atkal attīsta spēju pielāgoties, pieņemt citu, nāk tādam brīvam, tukšam, bez kaut kādām ekspektācijām. Tas noder arī darbā ar jauniešiem. Un tad drīzumā mums jau daļa ir sākus ēnot, un arī pašiem drīz būs pirmais izgājiens slimnīcas vidē. Tad jau redzēs, kā būs. Bet tu vēl nebija doktora lomā? Vēl tā īsti ne. Tas vēl priekšā. Un vai tu runājot ar kādiem doktoriem klauniem, saprati, ka jā, tiešām es izdarīju pareizu izvēli, ka aizgāju uz turieni un turpmāk arī palīdzēšu maziem bērniem? Man šķiet, ka jā. Man, protams, dažreiz rodas šaubas, bet īstenībā tās šaubas es pat zinu, kā novērst. Vienkārši ejot ēnot slimnīcā, paskatoties, kā dakteris klauns strādā realitātē. Kā izmaina to slimnīcas vidi, kā uzbur tādu iedomātu, ļoti skaistu pasauli, kur arī bērnam pašam par savu ķermeni un par apkārt notiekošo ir kāda vara un ietekme. Nevis tā, ka viņu piespiež slimnīcā, ka viņam tur ir jābūt, viņam tagad ir jāguļ un viņam nav variantu. Bet uzbur tādu vieglu, atvērtu pasauli, kur pats bērns var nolemt, ko viņš dara un kā ir. Bet Latvijā salīdzinoši nesen parādījās šī kustība, jo tie 10 gadi nav īstenībā tik liels laika periods. Un kā tu uzskati, vai tas tiešām palīdz un tas palīdz bērnam arī emocionāli un psiholoģiski izturēt savu atrašanos slimnīcā? Jā, es gan nepateikšu precīzi, bet es zinu, ka ir arī pētījumi, kas to pierāda. Bet es domāju, ka jau arī tā pāri par 10 gadu pastāvēšana diezgan uz daudz ko norāda. Un tā kustība klauna arī nav tikai Latvijā. Tā ir visur, kur citur pasaulē, arī Izrēlā, piemēram, ir ļoti populāri. Un citur Eiropā ir tie klauni un sanāk ar viņiem sadarboties arī. Un tad, tas viss vairāk ir redzams tajā vidē, esot iekšā, kad tad nāc no sākuma pa koridoru slimnīcā, un viss ir tā pelēcīgi, drūmi, kāds sēž bēdīgs, bet tad iziet cauri klauns, un es kāpēc kāds paliek smaidot, un kāds pārstāj varbūt arī raudāt, vai kāds kādreiz sāk dusmoties un izlaiž tās emocijas arī tādā veidā. Un arī darbiniekiem tas bieži vien palīdz. Arī viņiem justies brīvāk, atvērtāk, un visiem tas tādu citādāku vidi rada. Lielas paldies tev, Lovisa, un lai tev turpmāk viss izdodas tavos iecerētajos plānos un projektos, kurus jūs taisat. Un paldies arī jums, dārgie skatītāji, ka šodien bijāt ar mums. Es ceru, ka jūs uzzinājāt daudz ko jaunu. Un uz tikšanos nākošu nedēļu. Uz redzēšanos!